Kā jums patika šī nometne? Man ļoti patika šī nometne. Kas jums visvairāk patika vai kāda iespēja radās? Mums bija nenormāli forši puiši virtuvē. Riktīgi labie puiši. Un kā ir ar Kārli? Kārlis arī ir foršs. Ļoti foršs. Ļoti foršs. Un ko tu gribi viņam tagad īpaši pateikt? Lai viņš netrokšņo tik vēlu naktīs. Saki viņam, viņš tagad tevi dzirdēs. Saki, Kārli, es gribētu, lai tu netrokšņo vairs naktīs. Lielas paldies. Viņi počējās un likās, ka viņi tur. Jums visvairāk patika šajā nometnē, kādi iespēja radušies? Lauma runās. Atkārtosimies, ka Dievs ir superīgs, jā, un tur jau, viss vienkārši. Jā. Mēs mainamies. Pagaidi. Un jā, Kārlis ir foršs. Saki to viņam. Kārlis ir foršs. Kārli, tu esi foršs. Kārli, tu esi foršs. Kārli, tu esi foršs. Tad kāda tev iespaidi par taču nometni un kas visvairāk ir paticis? Sēdēt uz tā dīvāniņa, tad vēl, ka mēs tur dziedam, uzrādīt. Kas tev patika? Ēdiens bija vienkārši brīnišķīgs. Kas vēl bija stūris? Šīs dienas saldēs. Jā, garšīgs bija. Forši bija vēl, kas vēl bija. Vakar, nakts bija baiglabā. Jā, vēl vispār bija stilīgi nometni. Jā, žēl, ka, saka kaut ko teikt man. Nē, bet tā forši nometni, viss ok. Ivars teica, ka mēs esam orangutāni. Ir ok. Un teikt visi pasveicināt Kārli un paskatīt viņam kaut ko ļoti jauku. Tu esi tirliņš. Zaļie zirniši. 210. istabiņa. 20 punktus vajag ātri. Tītos skatītāji. Kārli, mums tā planēta jākrata kopā, tāpēc taisi vēl taču nometnes. Jā! Tev sanāk. Tas bija forši, Malič. Paldies, liels. Man liekas, ka ļoti daudziem šeit patiks biznesa spēle. Man liekas, tas mūs visus meitenes apvienoja tā, ka mēs kopā visus spriedām, mēs domājām. Un mēs arī, man liekas, pēc tās spēles mēs palikām tādas tuvākas draudzenes. Un iespējas un emocijas bija vienkārši vienreizējas. Un es domāju, ka ļoti patika. Un, jā, tā bija tā un Kārlim kaut kādas sveicienas vai kaut ko. Protams, man liekas, jūs esat vienkārši superīgi nometni organizēšanu. Un jums īpaši sveicieni no Rīta zvaigznēm. Un Kārlim, paldies, ka viņš atnāca mums uz diskusijām, padalījās savās iespējos un savās liecībās. Jā, paldies tev. Super, paldies. Paldies foršiem organizatoriem un paldies par iegūtajiem iespējiem. Jūs esat forši. Paldies! Kas notiek? Laiks ir sācies. Labdien! Mani intervēt, man prieks, un es varētu pateikt atbildes uz jūsu jautājumiem, ko jūs nevarat pateikt man. Kā man patīk taču nometne? Jā, nometne man patīk. Ko es iegūtu? Protams, vienmēr kaut ko var iegūt, kad atbrauc uz nometni. Es arī, vai kaut kāds domu grauds, protams, jā, kādi domu graudi arī bija man, jā. Piemēram, kad
skatāmies uz centru un duji. Vienalga, galvenais, lai ne uz sāniem, lai nav uz sāniem vai nav uz apakaļ, bet uz priekšu. Un ja ir uz priekšu, tad ir viss kārtībā. Un tāds doma grauds man tāds iekrita. Un tas ir ļoti labs. Tas man, es domāju, to es paņemšu līdzi, paldies. Un tu vēl prasi, kā pašam diezgan labi. Nu, kā ēst, viss kārtībā. Laimdot mums pabaroja un bija daudz ko ēst. Ja? Tā kā es jums saku, ka forši. Kā ko ne? Protams, ka forši. Vai ne? Tā kā... To be honest, I only come to Touchcamp for one reason. To see Kārlis Kakliņš. Sveiki, Tom. Es jūs esmu uzaicinājis intervijā. Lūdzu, pastāstiet, kas jums patīk Taču nometnē? Pavisam godīgi? Godīgi. Es atbraucu uz Taču tikai vieniem dēļ redzēt Džeimsu. Oh, that's so sweet. Jā, es atbraucu uz Taču nometni. Kāpēc tu atbrauc uz Taču nometni? Es atbraucu uz Taču nometni, lai redzētu Tomu Ašnevicu, Džeimsu Seikeru un Kārli Kārkliņu. Es eit kā... Un kalpadiem, jā. Nu, Agija arī it kā varētu, jā, bet nu... Agija jau redz uz katru dienu. Tāpēc ar... Tāpēc es sāju, tāpēc pārāk bieži redzu. Bet jā, vispār, baigais prieks. Definitely tāpēc. Jā. Bet nu baigais prieks vispār, kad te būtu, jā, un redzēt visus šos cilvēkus, jā. Paldies viņiem. Jā. Man patīk, kā Filips vada slavēšanu, ļoti patīk. Man patīk arī. Man patīk, kā Toms spēlē basu. Basgitāru. Jā, ļoti patīk. Man patīk Valters. Aha, kurš? Zigmārs? Man arī. Es pat nezinu, kāpēc patīk. Kad man jāsaka? Tagad? Man patīk Taču nometne, tāpēc, jo ir jautri un daudz cilvēku nedrīkst izplūst garās runās. Ļoti baudām un īpaši pēdējā vakar. Un ļoti daudz jautru un foršu cilvēku un var iepazīties. Un, jā. Un visi tik ļoti saprotoši un smaidīgi un priecīgi. Lai smaida. Jā, tas apmēram viss. Paldies. Paldies par Taču! Taču. Gandrīz nogulējām Taču. Oi, labi, ka nē. Jā, nu jā, nenogulējām. Kas jums patika? Oi, ēdiens patika. Patika sapulcs. Ļoti patika tas salīdzinājums ar kūku. Patika, kā Uls runāja un slavēšanas dziesmas un očas joks par 1000 vācīšiem. Ļoti patika. Man patika ļoti tas, kā arī, laikam, Kārlis arī runāja. Bija pirmā diena, un likās jau tā, ka riktīgi viņš zināja, par ko runāt, un kad kāds bija aktuālā problēma un tā. Un kaut būtu tāds vairāk tāds nometnes, kurās var izbaudīt to draudzību ar cilvēkiem, un kad tie iepazīsties, un viņi tā tomēr izrādās tādi superīgi cilvēki, lai gan nevar nemaz nojaust tā. Un pats Kārlis ir vissuperīgākais, jā. Man patika viss. Pielūgsmes un slavas dziesmas un arī visa šī grupiņa forša. Un tādas nometnes viennozīmīgi vajag atkārtot un ļoti bieži. Kas man patika viss. Man patika sabiedrība nometnē, man patika tas, ka šeit ir daudz jauki cilvēki un tik superīgi organizatori un vadītāji, kas tiešām spēj vienā brīdī uzmundrināt un pateikt īstos vajadzīgos vārdus. Un tiešām tās sajūtas, kas ir šeit, tās nav aprakstāmas, un tās citās nometnēs nebūtu nelīdzinās neviena nometne šīm nometnēm. Jā,
Īstenībā man arī patika visi tīpaši slavēšana. Un arī tas, kad Kārlis un Ulvis runāja, un tas ļoti iespaido. Un tad ir tādas emocijas, kad vienkārši viņas pašas laužās uz āru. Jā, un tas ir tā, ka vienkārši viss patika un nav tā, ka nepatika. Un citās nometnēs ir savādāk, bet šeit ir ļoti forši. Patiesībā sakot, man patika arī viss. Slavēšana, dziedājām dziesmas un jā. Man patika viss, jā. Un paga. Un jā, paldies visiem darbiniekiem, kas to organizēja. Un paldies, ka jūs esat forši. Jā. Kārli, šī nedrīkst būt tā pēdējā nometne. Jā, viennozīmīgi. Tā, ar ko lai sāk, jā? Jā. Man patīk šajā nometnē, kad es varēju atvērties un kad varēju satikt Dievu. Man patīk mana grupiņa, viņi man iesauc par eksi. Norejies. Kārli, tas bija veltījums jums visiem mīļajiem mums, jā. Un cukuriņš man izrāva vienkārši muts ārā no vārdiem, vārdus ārā no muts izrāva par to, ka šī vienkārši nedrīkst būt pēdējā taču nometne. Ir jābūt kaut kam vairāk, tur ir kaut kam jābūt Kārli un pārējie taču komandas darbinieki. Jā, paldies par taču. Visi sakam. Jūs esat vislabākie. Jā. Jūs esat vislabākie!